Čau, ZMLV skatītāji. Šodien esmu Rīgā, sporta klubā Reaktors, kur strādā leģendārais Aivars Visockis. Sveiks, Aivar! Sveiki. Paldies, ka piekrīt šai intervijai un šim mazajam video, kas bija lejā. Varbūt pastāsti, kā tad dzīvodams vēl padomju Latvijā nokļuva šajā sporta veidā, kas noteikti nebija tas top sporta veids tajos laikos un diez vai tika popularizēts. Ja atceramies tos laikus, tajā laikā, kad es sāku, tas bija principā aizliegts sporta veids. Galīgi uz Sibīriju nesūtīja, bet to nevarēja īpaši lepoties un lielīties, ka tu nodarbojies ar kaut kādu bodybuildingu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā bija sarežģījumi un viss tas notika, var teikt, pa klusot, pa pagrabiem. Tā kā iesākumi bija diezgan grūti. Tas bija tas laiks, kad bija aizliegts rokenrols, austrumcīņas. Viss, ko uzskatīja par rietumu ideoloģiju, tas bija aizliegts. Kur tu iegūti to informāciju, lai trenēties, to metodiku, lai tomēr audzētu tos muskuļus? Kur es iegūtu tieši informāciju, kā trenēties? Es jau nebiju viens no pirmajiem, pirms manis jau bija, kā saka, puiši jau bija trenējušies un bija zināmas kaut kādas informācijas nelielās, kā saka, tur devās un lēnā garā pats tur lasīja, tur meklēja kaut kādu. Bet viss tā informācija bija tik diletantiska un naiva šīs dienas skatījumā, bet mēs cīnāmies, cik tās iespējas bija un tā kā. Piemēram, pēc tās metodas, kā trenēt, piemēram, 80. gados, vai ne, vai ir attīstījies pa šiem 30 gadiem, tā visa tā zināšanas, tā teorija, kā trenēties, ir taču mainījusies? Principā man? Jā, tev? Nē, noteikti. Tas tikpat tā kā aizlidot uz Marsu un pastaigāt pa Marsu. Jo tajā laikā informācija bija tik minimāla, un ja tā informācija bija, tā jau bija laika nobīde. Ja mēs dabūjam kādus tur tulkojumus krievu valodā, tā jau kavējās par gadiem 20. Un savā laikā, kad es sāku trenēties, tas jau bija 80. gadu sākumā, kad praktiski kājas vispār netrenēja, jo kājas tas uzskatīja tur kaut ko tādu par anahronismu un galīgi bija tur. Un pa šiem gadiem, protams, iegūt tādu informāciju. Es saku, žēl tas, kad es nedaudz pātri piedzims, jo tajā laikā es jau uzsāku trenēties, es jau biju principā pa vec, lai sasniegtu zināmu sportisko līmeni. Es aizgāju uz zāli, man bija 25 gadi, sāku startēt 26 gadu vecumā. Un tā kā reāli es kaut ko sasniedzu, kaut ko pietojos starptautiskam līmenim, man jau bija 40-41 gads, kas praktiski tas jau ir sportā kā pensionārs. Bet tas nenozīmē, ka nevar startēt ilgāk. Kāpēc 40 gados arī Olimpijā vēl startē ar visaugstākajos sasniegumus? Līdz ar to tagad arī tā tendence, ka pēc tiem 40 arī ir tie, ne paši tie brieduma gadi, bet vēl joprojām var sasniegt ļoti augstus rezultātus. Es nesaku, ka tādā vecumā nevar sasniegt rezultātus, bet tie cilvēki, kas 40 gados sasnieguši, viņi jau sāk trenēties 18, 19, 20 gados. Tā kā man tie gadi nebija. Ja mēs varētu salīdzināt ar hokeju, pieņemsim, ja cilvēks uzkāp uz slidām, tur, es nezinu, 23 gadu vecumā pirmoreiz mūžā un 25 gadu vecumā spēlē NHL, tā nemēdz būt. Un šeit arī, ja pa godīgām es nopietni gāju, sāku trenēt 30 gadu vecumā, kas praktiski, fizioloģiski it kā nav iespējams uztrenēt. Bet, ja grib, varam pa milimetru, pa pusmilimetram sasniegt, uzlabot formu. Galvenais cīnīties un nospraust savus mērķus un nepadoties. Tas sanāk tā, ka tu sāki 25, 24 gados trenēties un pēc 2 gadiem tu jau kāpi uz skatuves? Es jau uz skatuves kāpu pēc pusgada. Jo tajā laikā tas līmenis Latvijā bija īpaši augsts. Priekš Latvijas apstākļiem viņš bija normāls, teiksim tā. Un visu mūžu es jau biju nodarbojies ar sportu, man bija pamat bāzes, ar sportu es jau nodarbojos no 6 gadu vecuma. No sākuma es hokeju spēlēju, pēc tam es boksējos. Tā kā man jau bija tāda, ķermeņa tendence, kas labi reaģēja uz slodzēm un muskuļu uzreiz aug. Tā kā pirmās sacensībās, man liekas, es varu kļūdīties, bet tas bija plus mīnus pēc kādiem 3-4 mēnešiem es jau startēju, tas bija Rīgas čempionāts un es ieguvu 2. vietu. Jā, es skatījos tos mazliet pret tevi to vēsturi un tu jau uzreiz biji pirmajās sacensībās trīniekā. Tas diezgan. Jebkurā gadījumā. Ja tēma par sacensībām, tad tavā skatījumā, kurš tituls ir tas
nu, spilgtākais, ar kur tu patiešām visvairāk arī lepojies? Nu, uz doto momentu, laikam, tas iznāk Mr. Universe tituls, ko es iegūdu 2009. gadā Lielbritānijā. Tas it kā varētu būt tas pats augstākais. Kaut gan es neuzskatu, ka tā man bija labākā forma. Nākamā gadā man likās, ka man bija vēl augstāka forma, bet toreiz man piešķīra vai, teiksim, iedeva otro vietu tajā pašā turnīrā. Bet, nu, viennozīmīgi Mr. Universe tas laikam skaitās, kaut gan man arī citi tituli, tas tomēr tāds uz doto momentu pagaidām ir tāds. Nu jā, jo tev tie tituli ir tā, ka jāsaraksta A4 lapā un diez vai salīdīs. Ļoti daudz. Nu, principā, jā, ja ņemam tos lielākos titulus, es esmu 5-kārtējs Eiropas čempions, 5-kārtējs pasaules vicečempions, pasaules čempions, Mr. Universe, nu, neskaitot 2., 3. vietas. Principā, es te varu kļūdīties, bet es varbūt vienīgais sportists pasaulē, kas startē 30 gadus bez pārtraukums, 2 reizes gadā. Ļoti iespaidīgi. Kāds ir tavs tas svars? Kad tu skatos, kāds apmēram kādās robežās, un tad arī starpsezonā, cik tu, teiksim tā, apaudz varbūt ar lieko svaru un tā, un cik sanāk nomest? Nu, principā man nav liels svars. Starta formā man svārstās no 93 līdz 95 kg, un starpsezonā kaut kur plus mīnus ap 100 kg. Tā kā es īpaši necenšos uzaudzēt, principā aktīvu muskuļu masu man jau neatļauj vecums, kā saka, tur svaru jau varētu uzaudzēt, bet svars tas jau nenozīmē, ka tā ir forma. Un pats galvenais, lai būtu forma, un tā kā man nav liels atšķirības starp sezonu, un principā var teikt, ka es cauri gadu kādu 75 līdz 8% formā. Es to tādā ziņā domāju, ka tagad paskatoties, kas notiek pasaules līmenī, kad uz skatuves kā tādi 120, 130, 140 kg sausi atlēti, vai ne? Un viņi izskatās patiešām, nu, biedējoši, nu, tādi kā frīki, vai ne? Un kāds ir tavs viedoklis par to, kā tas bodybuildings ir attīstījies? Nu, noteikti pēc tiem 90-tiem, kad Dorians Yates sāka, nu, novinēt tikai ar to, ka viņš ir, nu, manāmi lielāks, vai ne? Kā tu to skaties, kāds kultūras mums kopā ir attīstījies? Nu, principā, ka es sāku, kā saka, apzināt sev tā kā kultūristi, sāku interesēties, sāku jau trenēties. Manā laikā Mr. Olympija, Visamirs Bonots, Kris Dikersons, viņu svars, starta svars svārstījās arī kaut kur 93-94 kg tas ir. Un tas bija, kā saka, var teikt, manā jaunībā, ka tas tāds mans etalons un tam līdzīgi. Pēdējais jau tāds, nu, var teikt, neteiksim precīzi simetrisks, bet tāds ne hiper pārtrenēts, tas bija Lee Henijs. Pie 1,83 m auguma, viņam starta svars bija 113, kurš man likās arī šausmīgi liels. Un pēc tam sākās Dorian Yates ēra, kad sākās, kā saka, gigantiskās muskuļu masas, gigantiskie svari. Jā, cilvēki, kas pie auguma 1,80 m starta formā ir 125, 128 kg. Nu, ja godīgi, bišķiņi ir bišķi pa lielu. Kaut gan pēdējo gadu tendence pasaulē ir, kā vismaz amatieru mačos, kā saka, vairāk vai mazāk sāk pievērst uzmanību proporcijām, simetrijai, lai kultūrismu atgriezt atkal tuvāk tautai. Jo ne katra māte gribētu savu bērnu redzēt tur 150 kg tur, un jebkurā gadījumā vairāk vai mazāk tas ir mākslīgi. Jā, tur ir ka starpsezonā viņas var vēl vairāk, vai ne? Viņi tādi, praktiski sadzīvē, viņi nav tā kā cilvēki, viņiem ir problēmas sadzīvē, viņi pat repiem īsti var uzkāpt. Un tā kā es ar daudziem ticies, daudziem piedalījos sacensībās, man bija tāds gods vai iespēja 10 gadu atpakaļ, ka es nedaudz tur pa profesionāļiem tur piedalījos sacensībās, un tā kā es viņus redzēju ļoti tuvu, un redzu, kādi viņu skatūs izskatās, kādi viņi ir aiz skatūs, un ka viņiem tiešām nav viegli, dēļ tās pārliek liekās muskuļu masas ir. Jau grūti elpot. Grūti elpot, grūti kustēties, tur fizioloģiskās funkcijas grūti, tur kaut kur roka, vēl kaut kur iztrauciet, tur. Tas ir sarežģīti, tieši tā kā, roka jau garāk nepaliek.
par Latvijas sportu, par kultūrismu, kā tu skaties, cik viņš ir attīstījies, kaut vai no brīvvalsts atgūšanas, vai ne? Tad, kad jau tā visa informācija ir pieejama bijusi, un kā ir ar tiem sportistiem, vai ir kāds perspektīvas, kurš varētu arī kāpt uz visprestižākajām sacensībām un skatuvēm? Nē, interese ir, puiši gatavojās, bet jebkurā gadījumā trūkst atbalsta. Jo vairāk vai mazāk tas ir samērā dārgs sporta veids. Salīdzinot citiem sporta veidiem, tur autosporta, es nezinu, tas ir kaut cits, kā saka, stāsts, bet tā nauda ir tik, cik viņi ir, un puišiem ir grūti. Un vēl ņemot vērā tas, kas mums ir subjektīvs sporta veids, piemēram, cilvēks vinnēja tur Latvijas čempionātu, viņš izcīja tiesības braukt uz Eiropas mačiem, pasaules mačiem. Vairāk vai mazāk viņam jābrauc par saviem līdzekļiem, aizbraucot uz tādiem augstu rangu starptautiskiem mačiem, tur viņi jau pietiesā, notiesā. Vienreiz, otrreiz un vienkārši nolaižās rokas, jo bez pamatīgi atbalsta sponsori grūti, kā saka, ilgadīgi uzturēt sev formā un rādīt labus rezultātus. Tā kā, ja būtu atbalsts, būtu varbūt vairāk vai mazāk, valsts ieinteresētība, jo praktiski mēs no valsts principā neko nesaņemam, visu uz saviem līdzekļiem ir. Tā kā šī jomā mēs atpaliekam no citām valstīm, kā saka, to pašu Lietuvā, kur ļoti populāri, tur viņam ir, kā saka, privātie sponsori, valsts atbalsts ir, un tā kā mums pagaidām iet grūti, un es ceru, ka paliks vieglāk, tā kā puišiem ir uguntiņi, ir, kad grib cīnīties, grib gatavoties, bet, lai kaut kur augstāk izsistos, tas tur tomēr. Tas ir lielais sports, tur tā nevar pietikt, tur pēda rīs, tur kāda glāzi proteīna, viss, tas ir nopietnas darbs, tā jābūt sistēmai. Jau ieminējums par finansēm, bet apmēram cik tev sanāk mēnesī izdevumu, lai uzturētu vai sagatavotu sacensībām, apmēram ar ko rēķināties citiem? Kā mēs to visu skaitām, ja mēs var jau sagatavoties ar nelielām summām, var sagatavoties ar lielākām summām, tā kā tas attiecībā, cik tev tie līdzekļi ir, cik tev it kā atbalstītāji, tu var kaut kur piemeklēt klāt, ja viss saskait tur. Citiem pietiek, kā sako, ir tās summas dažādas. Man ir tā, es pat uz dotu momentu precīzi nepateikšu, cik es lietoju, tas ir respektīvi lietoju tādā nozīmē, naudu iztērē proteīnos vai tie 1000. Principā, lai nopietni sagatavoties, nopietnā līmenī, tur tie var sasniegt 7000, 8000 uz vienas sagatavošanās. Teiksim, 4-5 mēneši. Jā, tā ir dieta, tie ir proteīni, tas ir aminoskābes, principā tas ir uzturs. Un, kā es saku, es mēnesī tērēju uzturē kaut kur vairāk vai mazāk 500 lati. Tad viss domā, cik es nopelnu, jo parasti cilvēki, kā saka, uzturam atstāv to minimālo daļu no algas, man praktiski tas ir viss. Un tad gandrīz paliek parādā, lai pat dzīvokli nomaksātu vēl ko tev, ka es gatavojos sacensībās. Tā kā... Piemēram, tu būtu pirms tiem 20 gadiem, kad tev būtu 30 gadi, un tu kļūtu par sponsorētu atlasi. Jā? Un, piemēram, tev nevajadzētu strādāt, tev būtu pietiekoši līdzekļi, lai sagatavotos, vai tu būtu sasniedzis daudz augstāks virsotnes, piemēram, kaut vai tajā pašā Olimpijā piedalījies vai Arnold Classic. Man ir grūti pateikt, jo man jebkurā gadījumā jau bija vecums. Es pirmo reizi aizbraucu uz Ameriku, man bija 41 gadus, ka es jau sasniedzu zinām līmeni, ka es varēju kaut kur ar maniem kāds vismaz man pusi skatījās. Bet pieņemsim, Amerikā 41, 42, tur tas jau, es vairs neesmu interesants. Ja mana tāda forma būtu apmēram 20 gadu vecumā, tad manī varbūt es būtu interesants. Jo viņiem tur savu, kā saka, pietiek cilvēku, jo man tā bēda, ka es visu mūžu bijis vecs. Un varbūt tas tāpēc, ka es visu mūžu bijis vecs, es nekad nav bijis jauns, man tas liek tas tāds dzenos, lai pierādītu, kas teica, kas ir vecs. Tā kā, bet tīri, ja tā padomā, man ir grūti vienkārši kad aiz tā vecumu, un ne visiem arī sponsoriem ir ticība tā, kad tādā vecumā es, ka vēl pēc 10 gadiem var uzlabot formu, un viņi vienkārši baidās ieguldīt līdzekļus, ka tas jau, tūlīt noies. Tas jau tā filozofē, jo tu vienkārši domāji, vai tu būtu gatavs veltīt, to visu, tu jau tā attieksme ir kā profesionālim, vai ne? Tur jau tā lieta, vienkārši vai tas, ka tu būtu gatavs tātad vēl pielikt tos 20, varbūt 25 kg klāt muskuļu masas, lai, varētu, diemžēl, konkurēt ar tiem pārējiem dalībniekiem. Pie nosacījuma, jā, ka, tu esi jauns, tev visas tagad perspektīvas ir, tevi atbalsta, tu būtu
ar mieru tagad ziedot savu dzīvi un kļūt tik liels? Jebkurā gadījumā man mēķa nav un man nav kritērija būt lielākam. Es vienmēr centies, lai būtu, kā saka, proporcionāls, vizuāli efektīvs un obligāti nav jābūt tiem lieliem, kā saka, apjomiem. Jo tas jau pierāda arī tāds Flex Willer sportists, ja, kam nebija fenomenāli apjomi, nebija fenomenālais svars un kas pretendēja uz Mr. Olympiju un kas praktiski no visiem saviem konkurentiem bija 10-15 kg vieglāks. Tā kā reāli pat uz Mr. Olympiju pie ideālām proporcijām tur var tēmēt nedaudz virs 100 kg. Un tas nav tik šausmīgi liela. Protams, es negribētu sev 150 kg tur, tā kā tas man būs galīgi nepieņemams, kā saku. Bet... Jo 30. gadsiet, vai ne, noteikti par šiem gadiem ir bijuši visādi dažādi piedzīvojumi sacensībās. Varbūt kāds nāk prātā, var pastāstīt tādu interesantu atgadījumu vai sev vai kādam kolēģim. Tā uzreiz tā grūti atcerēties, ko mēs te gribam. Kādu smieklīgi vai... Nē, savā laikā, kad mēs sākam pirmos gadus braukt uz starptautiskiem mačiem, tas varētu būt 91. gadā. Mēs braucam uz Eiropas čempionātu un mums jau nebija ne pelbiks, ne grims, nekas tam līdzīgs, jo nebija tīri fiziski, kā saka Latvijā. Un daudz maz līdzīgs bija sieviešu biks. Un te es gāju uz, kas tagad tas paveikls bija Centrālais universāla veikals, es tur pirku sieviešu pelkostīmu un kā mērījis sev uz manīm skatījos, tā ka es nezinu uz kaut kādu. Jo ja es pirmie mači, ka es startēju sieviešu pelbiksēs, jo tās bija nedaudz līdzīgas, tā formīgāk un tam līdzīgi. Bet tās 80, bet es atvainojos 93. gadā Budapeštā, man tiesneši aizrādīja, ka tādām biksēm nedrīkst, ka tas tomēr ir sieviešu. Un tad kaut kur par lielām naudām es mēģināju kaut kur nopirkt un tad pirku. Tās pozīņu biks. Tajā laikā grīms nebija, mēs taisījām grīmu no, es atkal nemāku pateikt, kā tas Latvijas saucās, tas tāds krāsas pigmejs, tāds ohres saucās, ko liek pie sienas, ko krāsoja kādreiz. Mēs no tādu pulveri kopā ar vazelīnu vārījām, taisījām grīmu. Krāsa bija samērā laba, pieņemama, pat konkurēt spējīga ar rietumu, tīri vizuāli krāsa. Bet nelaime bija tāda, ka tikko mēs pieskaramies, viņš gāja nost. Viņš šausmīgi smērēja, tas bija ārprāts, nekur nevarēja pieskarties tur. Un kad iziet uz skatuves un pēc pozīņas, tu bija raibs kā zebra, jo viss te bija švīkās tikko pirkstiem, vēl kaut ko. Tad, tāda lieta tieši bija par tiem grīmiem. Vēl tāds kurios bija, kad Seulā, kurā gadā tas bija, precīzi nepateikšu, vai tur bija augsts, vai es tagad precīzi neatceros. Vai tāda tendence bija, ka mēs ir tāda zieda pretsāpju finalgons, kas tā dedzina ļoti. Viņi ļoti laika, viņi, ja pa daudz liek, viņi šausmīgi dedzina un karsts. Un tad ieziedām visu ķermeni, un kā tur bija sanācis vai aizmirsās, vai kas plauksta paliek tajā finalgonā. Un tad paņēma un sēju. Kamēr pavērs, kamēr normāli viss kārtībā, sildamies viss kārtībā, tagad iziem uz skatuves, un tur prožektoru gaismā, viss sāk tecēt acīs. Un tad bija jautājums, vai man palikt uz skatuves un izdedzināt acis, jo rokas arī netīras. Acis izlaika kā koži, un tev jāpozē, tas ir, kad uz atklasi. Un tad bija, ka es ar cietām un acīm tur un mēģināju, bet izturēju. Acis, paldies Dievam, vesels un nenogāju no skatuves nost. Tā kā tāds moments. Tad vēl 99. gadā, kad lidoju uz Austriju, uz pasaules čempionātu, kaut kur 2 nedēļu pirms sacensībām no lielas pārslodzes man pārplīs asinsvadi acī. Praktiski viņi visi bija sarkana, pilnīgi sarkana. Un tad pastāvēja doma, vai turpināt, izturēt tās 2 nedēļas, vai bija iespēja pazaudēt aci. Protams, es nepadevos, ja lēmts tev pakāties, tu nekad nenoslīgs, esi fatālists. Un devos uz pasaules čempionātu, un tikko lidmašīna pacēlās, praktiski ne tikko, ka viņi sasniedz zinām augstumu, man tā acis atteica vispār. Praktiski atslēdzās, es neko viņu neredzēju. Tas bija spiedienu mājiņas, un tā es ar vienu aci startēju pasaules čempionātu Vīnai. Tur es ieguvu 2. vietu, apakaļceļā jau domāju, cik man operācija izmaksās, ko darīt ar aci.
Bet gandarījums bija liels par 2. vietu pasaulē, bet pēc 2-3 dienām atlēdz apakaļ, teiksim tā, kā saka, normāli sāk ēst, normāli sāk šķirumu lietot un praktiski īpaši nekādu iespēju nav atstājusi. Tā kā nekad nevajag padoties un kā saka, neaizbraukt uz sacensībām vai nesagatavoties, vai atrast kādu iemeslu, tad tur kaimiņš pa skaļu naktī uzvedās vai vēl kaimiņš taisa remontu un tur borē kādas skrūves. Es pārspēlēju, protams, jā. Vienmēr jāiet līdz galam. Ja, kamēr tu kusties, tu esi dzīvs un tev jāpierāda, ka tu vari pierādīt, kā saka. Un ja tev būs lemts, respektīvi. Un nevajag baidīties, vai tur sabojās veselību. Jebkurā gadījumā jāieklausās sevī. Kā es saku, jāsaslēdzās kopā ar dabu, kosmosu, un viss tev palīdzēs. Un tad būs rezultāts. Nu, man jau arī bija jautājums, ko tu varētu ieteikt jaunajiem sportistiem, bet tagad jau var teikt, ka tu jau visu ieteici, vai ne? Ka galvenais nolikt mērķi un censties sasniegt. Jebkurā gadījumā nospraust mērķi un nevajag baidīties spraust augstu mērķi, jo jebkurā gadījumā, ja augstāks mērķis, mēs sasniegsim varbūt ne tos pašus griestus, bet zinām augstu mēs sasniegsim. Un neviens jau nezina, cik augsti mūsu tie griesti. Vienam ir griezti zāles čempioni, vienam ir griezti varbūt pasaules čempions vai Mr. Olympija griezti. Tā kā jācenšas un kā saka, un ja visas zvaigznes sakritīs, var kļūt par Mr. Olympiju. Labi, Aivar, jāsaka tev liels paldies par šo interviju. Ar jums bija Aivars Visocskis, Jānis Znutiņš, ZGM LV.